Sveicināti! Šodien es uzsāku vēl vienu ziemas pārgājienu no upes ciema līdz Zaķu muižai. Tātad tas būs tāds šodienas pārgājiens. Šoreiz dodos ceļā viens pats pārgājienā, bet iesim video formātā, iesim visi kopā. Tad dodamies ceļā. Mēs ejam. Pašā upes ciemā ir pilns ar dīķiem, tā kā šeit ir ļoti daudz ūdeņi apkārt šam ciemam. Tā kā arī smuka dabas skati šeit ir. Rāmi plūst upe. Daudz labi iekārtotas vietas vasarā, ko atpūtniekiem šeit pavadīt laiku pie dabas. Kas pa klusumu? Un tad zābakiem sniegs čurkst. Esmu nonācis līdz ciematam, kas saucās Rotkaļi. Iesim cauri līdz pat Lielai Juglai. Mums iet maršrutu tālāk. Fantastiski tādā pie mums Latvijā. Tepat Pierīgā. Jebkurā laika apstākļos pie mums var iet staigāt. Protams, kad ja ir kaut kāds sniega puteņu un tur lieta gāž, cilvēks tas atbaida. Bet drosmīgiem vienmēr ceļš ir vaļā. Plāniņš bija tāds, kad iet pa otru pusi Lielai Juglai. Bet, bišķi ar to laiku ir, un tie sasniegušie ceļi bišķi pamainīja man to maršrutu. Iešu bišķi savādāk, iešu no otras puses Lielai Juglai. Skatīsimies, kā tur būs. Slīdens gan. Skatos ceļa malā, stāv celms, uz celma stāv. Termosiņš ar uzkodītēm. Jauks lietas, tās vienmēr nodara pārgājienos. Tāds nedaudz vienmuļš gabaliņš, pa vidu diezgan plaši izcirsts, pa zemi iet kaut kāds spēka līnija. Tāpēc ir varbūt tik plati un tāds taisns gabals. Vās precizējums, šobrīd pa šito te posmu iet, gāzes vats. Ar brīdinājumu zīmes redzam, tālāk arī tāpatās.
Šobrīd esmu nonācis līdz Zaķu muižai. Lūk, arī zaķis. Tikai muiža tagad jāatrod. Tas tā. Nu, zīme ir apsnigusi, jā, bet es zinu to apmēram virzienu. Tas ir Zaķu muižas pamatskola. Dosimies turien tagad. Zaķu muižas pamatskola. Un ir arī turisma norādījums. Gāja tiltiņš pāri Lielai Juglai. Dodos tālāk. Laiciņš spiež. Šobrīd esmu ceļā jau 3 stundas un 20 minūtes savā maršrutā izvēlētajā. Nu, paiešu vēl kādu gabaliņu uz priekšu, paskatīšos, kas tur būs. Kaut kad drīz jau jāsāk iet atpakaļ. Bet tā, laiciņš forša. Bet pūksteņa laiks spiež bišķi. Iznāc uz tādu vasarnīcu, tādu kooperatīvu. Tā teritorija sakopta, tīra. Protams, klusums un mierīgi viss. Un laiks tek tā kā upe. Tiek strauji uz priekšu. Lasam, kas te ir rakstīts. Jā, lapegle. Skatāmies, re, ko viņa ir. Pūksteņš šobrīd jau nāk kaut kur 3:30. Sāk domāt, varbūt, ka tiešām jau sēsties sabiedriskā transportā un pabraukt līdz upes ciemam. Nu, nezinu. Skatīšos, vēl iešu, cik varēšu. Pašam pašsajūta ir laba. Fiziski viss ir ok. Nu, vienīgi viss tums var. Nu, ņemot vērā apstākļus, kādi paliek tumšāk. Jā, un ceļš diezgan apakaļ kājām ir ko iet. Pieņēmu lēmumu, ka tomēr sagaidīšu autobusu un pabraukšu līdz upes ciemas pieturēju kaut kur tur. Tā ir. Paldies! Tāds bija tas mans pārgājiens.